Šalom! Un laipni lūdzam atpakaļ Izrēlā kopā ar Alīni. Un esiet ļoti laipni gaidīti Bībeles pilsētā Dorā. Pilsētā, ko pirms vairāk nekā 4000 gadu dibināja kanānieši. Nocietinātā pilsētā, kas šķita neuzvarama. Tā spēja pat pretoties Jehošuas un Izrēla 12 cilšu iekarošanai. Šeit tika ražots kaut kas, kas bija daudz vērtīgāks par zeltu. Šī pilsēta bija tik svarīga, ka romieši to sauca par Svēto Doru, jūru karalieni. Atklāsim šo iespaidīgo Bībeles pilsētu un uzzināsim, kas izraisīja šīs šķietami neiznīcināmās pilsētas bojāēju. Tātad, ja esat gatavi, sāksim! Kanānieši dibināja Doras pilsētu kā ostas pilsētu, taču tā bija nocietināta, un tāpēc saļutnē tā tika uzskatīta par neieņemamu pilsētu. Paskatieties uz Izraēlas tautas piemēru. Kad Jozuē vadīja tautu 12 ciltis uz apsolīto zemi, viņiem bija ārkārtīgi grūts uzdevums – iekarot visas pilsētas apsolītajā zemē, un viņi iekaroja pilsētu pēc pilsētas. Tomēr, kad viņi nonāca šeit Dorā, viņiem neizdevās patiesi iekarot un pārņemt šo pilsētu savā īpašumā. Jā, Jozuē uzvarēja ķēniņu aliansi, kurā bija arī Dora ķēniņš, bet pat uzvarot ķēniņu ārpus pilsētas, viņiem neizdevās to iekarot. Un tāpēc Dora palika citu tautu rokās gadsimtiem ilgi. Vispirms kanānieši, pēc tam jūras tautas, feniķieši. Tas ir, pilsēta gāja no rokas rokā. Un tikai ķēniņa Salamana laikā tā tika iekļauta Izraēlas valstībā. Ķēniņš Salamans beidzot iekaro pilsētu un iecēla šeit valdīt vīru vārdā Bens Abinadavs. Bens Abinadavs bija precējies ar Tafatu, kura bija viena no ķēniņa Salamana meitām. Tātad burtiski viena no Izraēlas princesēm dzīvoja šeit. Un tā nav jebkura princese, Tafata bija īpaši svarīga, jo mēs pat zinām viņas vārdu. No visām ķēniņa Salamana meitām mēs zinām tikai 2 vārdus – Tafata un Bazemata. Un tieši abas tika izdotas par sievām pārvaldniekiem, kurus izvēlējās ķēniņš Salamans. Viņas tika izdotas politiskās laulībās, un mēs zinām, ka tā bija daļa no ķēniņa Salamana valsts politikas. Arī viņam pašam, Salamanam, vai ebreju valodā Šlomo, vārds nāk no saknes šalom, kas nozīmē miers. Viņš savā laikā tiecās pēc miera, dažreiz miers par jebkādu cenu. Un tāpēc viņš arī pats noslēdza daudz politisku laulību. Mēs arī atceramies, ka Bībele mums stāsta, ka viņš apprecējās ar faraona meitu. Faraons bija Izraēla vēsturiskais ienaidnieks, un tas tika darīts, lai tuvinātu Izraēlu un Ēģipti. Tāpēc viņam bija arī milzīgs skaits sievu un konkubīņu, un viņš turpināja arī šo publisko politiku ar savu meitu, princesi Tafatu no Dora. Pat ar savu neieņemamības slavu mēs tagad kopā iekarosim Dora pilsētu. Nāciet man līdzi! Ļaujiet man jums vēl kaut ko parādīt. Ja mēs atnākam šeit, jebkurā vietā, paskatieties, te ir atklāta teritorija. Mēs varam redzēt simtiem keramikas gabalu. Paskatieties uz to. Mēs šeit redzam
keramiku. Šīs ir senas keramikas, draugi. Tām iespējams ir no 2 līdz 4 tūkstošiem gadu. Un tas viss gaida, kad ieradīsies arheologi. Tāpēc noliksim to atpakaļ šeit savā vietā. Un tiešām ir skaisti, paskatieties, kāds brīnums. Katrs gabaliņš, ko mēs spējam atrast. Šis te. Saliekot visus gabaliņus kopā, mēs varam atjaunot šīs pilsētas vēsturi. Es dzīvoju šeit Izrēlā jau gandrīz 20 gadus. Un esmu diezgan pieradusi pie šīs valsts skaistuma, bet man jums jāsaka, ka Dora mani tiešām pārsteidz. Šī vieta ir neticama, es tikai gribu jums parādīt nelielu daļu no tā, ko es redzu. No vienas puses mēs redzam vidusjūru, iespaidīgu, ar dzidriem ūdeņiem. Šeit no manā otrā pusē paskatieties kopā ar mani. Viss kalns, visa nogāze, un tas viss ir ziedos. Tas, protams, mums atgādina Jesajas pravietojumu, kurā teikts, tuksnesis atkal uzziedēs. Mums jāatcerās, ka vairāk nekā 60% Izraēlas ir tuksnesis, un ka liela daļa teritoriju, kas mūsdienās zied, agrāk bija tikai lauru krūmi. Redzēt šo vietu šādā veidā un zināt, ka tas šeit nav stādīts, ir patiešām neticami. Un fonā, protams, mēs jau redzam arheoloģiju, kas ir mūsu galamērķis. Bet ejot turp, mēs patiešām izbaudīsim visu šo skatu, visu šo dabas skaistumu, kas ir gan Doras, gan Izrēlas. Pēc Salamana laikiem šī pilsēta nonāca daudzu tautu rokās. Asīriešu, babiloniešu, persiešu, grieķu, romiešu. Un katra tauta šeit atstāja savu nospiedumu. Šajā pilsētā ir milzīgas būves, taču lielākā daļa no tām ir apraktas zem šiem pakalniem. Jautājums ir, no kurienes Doram bija tik daudz naudas? Kā šī pilsēta ieguva tik lielu ekonomisko labklājību? Tagad noskaidrosim Dora finansiālo noslēpumu. Tagad dosimies lejā no kalna atpakaļ uz vidusjūras pusi un pie tām drupām, kur slēpjas bagātības noslēpumi. Mēs atrodamies pie senas rūpnīcas, un šī rūpnīca radīja gandrīz visu bagātību, visu naudu visai Bībeles pilsētai Dor. Bet kas šeit tika ražots, kas bija tik vērtīgs, ka bija 3 reizes vērtīgāks par zeltu? Šī ir purpura rūpnīca. Jā, krāsu rūpnīca, kas mūsdienās var šķist tik ikdienišķa lieta. Tas bija viens no dārgākajiem produktiem senatnē. Purpura krāsa bija tik grūti un tik dārgi iegūstama, ka to ražoja ļoti mazās daudzumos un izmantoja tikai labākajos senās pasaules produktos. To, piemēram, izmantoja karaļnamu apģērbos, priekšmetos, kas tika izmantoti, lai pielūgtu Dievu. Pat tabernākula priekšmetos tika izmantota purpura krāsa. Tur bija zelts, sudrabs, labākie materiāli, akācijas koks un arī purpura krāsa tika izmantota. Doras bagātība tieši tā ir kaut kas, kas mūsdienās var šķist vienkāršs. Bet tajā laikā cilvēki cīnījās un pat nogalināja, lai iegūtu kaut nedaudz no šīs krāsas. Un tagad dosimies kopā uz purpura fabriku. Nāciet man līdzi! Mēs varam redzēt, ka šajā teritorijā vēl ir saglabājusies daļa sienas. Mēs varam redzēt daļu no šī lielā kompleksa.
Bet, ja mēs turpinām iet tālāk, mēs redzam, ka lielākā daļa ēku vienkārši ir pazudušas. Un tas ir saistīts ar tā atrašanās vietu. Paskatieties, jūra ir tepat blakus, un tūkstošiem gadu laikā viņi sitas un sitas un sitas un sitas. Tas nozīmē, ka arheoloģiskie objekti, kas atrodas ļoti tuvu piekrastei, parasti ir pirmie, kas sabrūk drupās. Bet pat pēc tūkstošiem gadu un jūras viļņiem mēs joprojām varam skaidri redzēt šīs rūpnīcas paliekas. Bet kāpēc viņi uzcēla šo tik vērtīgo rūpnīcu tieši jūras krastā? Un iemesls bija materiāls, no kura tika ražota krāsa. Purpura krāsa tika izgatavota no gliemjiem, jūras gliemjiem, ko sauc par mureksu. Un šie gliemji dzīvo jūrā pie klintainām vietām, kas ir tieši tas, kas mums šeit ir dabiski Dorā. Tāpēc šī ir ļoti piemērota vide gliemju audzētavai. Bet otrs iemesls, kāpēc to darīt tieši šeit, ir nedaudz mazāk patīkams. Jo nedaudzās purpura ražotnes, kas bija senajā pasaulē, vienmēr bija jābūvē pie jūras, bet arī tālu no pilsētas. Jo smaka, kas nāca no šīs ražošanas, bija smaka, kuru paši senie cilvēki raksturoja kā gandrīz nepanesamu. Tātad mēs tiešām atrodamies pie jūras, bet vēl nedaudz attālināti no Doras pilsētas centra. Un tagad mēs kopā dosimies tieši līdz jūrai. Pievērsiet uzmanību tam, cik daudz gliemežvāku, gliemežu un gliemežnīcu ir pa ceļam. Tātad tas šeit nav sens, tas viss ir mūsdienīgs, tomēr mēs varam redzēt, ka šī ir piemērota vieta moluskiem un dažādām sugām. Paskatieties arī uz šo. Tātad mēs varam skaidri redzēt, ka šī sistēma ar mazajiem baseiniem darbojas pat bez apkopšanas līdz pat mūsdienām. Nezinu, vai šajā diennakts laikā ar augsto paisumu to var redzēt, bet visa šī teritorija aiz mums ir kā liels baseins. Tur bija galvenā mureks molusku audzētava šeit Dorā. Un viņi šeit savāca milzīgu daudzumu šo molusku rūpnīcai. Viņi lauza čaulas un izņēma dziedzeri. Un tad šo dziedzeri fermentēja, un pēc tam to pakļāva saules gaismai. Un ja process tika veikts pareizi, tika iegūta krāsa, kas varēja būt vai nu zila, vai violeta, vai purpura. Un bija nepieciešami tūkstošiem molusku, lai iegūtu nelielu daudzumu tintes. Un tieši tāpēc tā bija tik vērtīga. Sakarā ar darbu, ar visu nepieciešamo infrastruktūru, lai to ražotu. Tāpēc tajā laikā patiesībā Doras moluski senatnē bija daudz vērtīgāki par zeltu. Un vai nav pārspīlējums teikt, ka purpurs, bībeles argamāns bija vērtīgāks par zeltu? Vai mums ir vēsturiski pierādījumi šim faktam? Piemēram, kad Romas imperators Diokletiāns savā oficiālajā ediktā rakstīja, ka viena mārciņa purpura maksāja apmēram 3 mārciņas zelta. Protams, cena mainījās visā senās vēstures gaitā, taču purpurs vienmēr bija ekskluzīvs produkts. Tikai bagātajiem, karaliskajām aprindām un senajiem tempļiem. Un varbūt mēs varam iedomāties pašu Tafati, Salomona meitu, Doras princesi, tērtu purpura krāsas drēbēs, kad viņa staigāja šeit pa pilsētu.
Ir grūti parādīt video, cik skaisti ir šī vieta. Šķiet, ka mēs patiešām atrodamies paradīzē uz zemes. Un vēl viena lieta, kas piesaista manu uzmanību, kamēr es eju, es nezinu, vai jūs varat to dzirdēt, bet šeit ir vesela teritorija, kur visa grīda ir veidota no gliemežvākiem. Paskatieties uz to. Un atkal tas ir saistīts ar klinšu veidojumiem, un tāpēc jau senie Doras iedzīvotāji saprata, ka šī patiešām būtu ideāla vieta viņu purpura ražotnei. Kad romieši iekaroja Doras pilsētu, viņi to vēl vairāk paplašināja. Liela daļa no būvēm, ko mēs redzam, ir no romiešu perioda. Un vēl precīzāk, šī kolosālā ēka bija pagānu templis. Jo, lai gan Dora ir bībeliska pilsēta, lielāko daļu savas vēstures tā bija pielūgsmes pilsēta. Pagānu pielūgsme un elku pielūgsme. Un Dora pilsēta bija tik svarīga romiešiem, ka viņi piešķīra šai pilsētai īpašu juridisko statusu. Tā bija it kā autonoma pilsēta, romiešu pilsētu valsts. Un tik svarīga tā bija, ka tai bija tiesības kalt savas pašas monētas. Arheoloģiskajās izrakumos, kas šeit tika veiktas, lai gan to nav daudz, šeit tika atrastas vairāk nekā 50 Doras monētas. Un uz tām bija rakstīts Svētā Dora, jūru karaliene. Tāpēc tā ir svēta, jo viņiem burtiski šeit notika viņu pielūgsmes tēlu elku pielūgšana. Tad iedomājieties šeit milzīgu templi, kas sniedzās līdz pat debesīm, un arī jūru karalieni. Jo šajā pilsētā nebija tikai viena osta, bija 3 ostas. Tātad šeit bija viena no vārtajām uz visu Izraēlas zemi un no tās visā vēstures gaitā. Un tāpēc tas, kurš kontrolēja Doru, kontrolēja lielu daļu jūras tirdzniecības. Dora iedzīvotāju skaits romiešu periodā tik ļoti pieauga, ka viņi uzbūvēja jaunu ūdens apgādes sistēmu pilsētai. Milzīgs 12 km garš akvedukts. Pilsēta romiešu periodā auga un uzplauka. Tad kas notika ar šo pilsētu? Kāpēc mūsdienās ir palikušas tikai drupas? Dora netika iznīcināta ne karā, ne zemestrīcēs. Tāpat kā lielākā daļa seno Izraēlas pilsētu, kas tagad ir drupās. Kāds ir noslēpums, kas izraisīja šīs pilsētas galu? Tā nebija nekāda pandēmija, tas nebija nekāds dabas katastrofa. Šīs pilsētas galu izraisīja sabiedriskais būvprojekts. Jā, ļaujiet man jums izskaidrot. Nepārāk tālu no šejienes uz dienvidiem atrodas cita romiešu pilsēta – Kezarejas Maritima pilsēta. Arī pilsēta pie jūras. Tur bija neliela zvejnieku osta, bet nekas, kas varētu sacensties ar Doru. Bet viss mainās ar karali Herodu Lielo. Viņš pārvērš Kezareju par lielu pilsētu. Un tur viņš uzceļ milzīgu ostu. Osta ir daudz lielāka un dziļāka nekā Dora. Un tāpēc, kad kuģiem, kas brauca pa vidusjūru, bija nepieciešama vieta, kur piestāt, viņi visi deva priekšroku Cēzarejai. Pat daļa cilvēku, kas šeit strādāja jūrniecībā, sāka pārcelties uz Cēzareju. Dora nepazuda kādas traģēdijas dēļ, bet gan tāpēc, ka pilsēta vienkārši zaudēja savu lielo nozīmi jūras lietās. Cēzarejas ostas dēļ. Iedzīvotāji pamazām pameta pilsētu. Un arī citas purpura ražotnes tika izveidotas citās vietās, galvenokārt vairāk uz ziemeļiem. Un bez purpura ekskluzivitātes, kā arī bez šīs lielās ostas ekskluzivitātes, pilsēta zaudēja savu ekonomisko nozīmi.
Un vienkārši pilsēta tiks pamesta un paliks drupās. Šī lielā pilsēta vienkārši beidza pastāvēt aizmirstībā. Tātad šī lielā pilsēta, kas sniedzās līdz pat debesīm un šķita neuzvarama un neiznīcināma, vienkārši pazuda no vēstures. Un tikai drupas palika šeit, lai mēs varētu atgriezties un stāstīt par Doras pagātnes godību. Ceru, ka jums patika šodienas video. Ja patika, neaizmirstiet atstāt patīk un tiekamies nākamnedēļ!